Kā izvēlēties sev piemērotāko elektrisko zobu birsti? Mums ir piedāvājumā gan Philips Sonicare, un tāpatās mums ir piedāvājumā arī Oakley birstas, un tā galvenā lieta, kas ir jāsaprot, ir, cik mēs daudz vēlamies iztērēt, bet tieši pašā brīdī nav tā, ka dārgākās birstas iztīrīja daudz labāk nekā lētākās, jo, piemēram, Philips Sonicare birstēm gan pašām lētākajām, gan pašām dārgākajām maksimālā jauda vienāda, kas ir 62,000 sariņu kustību minūtē. Kamēr, pieņemsim, Oakley lētākajiem modeļiem ir 72,000 sariņu kustību minūtē, un dārgākajiem ir līdz pat 84,000 sariņu kustību minūtē. Bet no visiem mūsu testiem ir tās, kurām ir 72,000, kā mazāk jauda, viņas tāpatās notīra zobus ļoti, ļoti labi. Nākamā lieta ir garantija. Philips Sonicare zobirstēm šobrīd ir spēkā 2 gadu garantija, jebkuram no modeļiem, kamēr Oakley'am ir 3 gadu garantija. Pēc tam ir, ko var izvērtēt, ir cik pēc tam maksās maiņas uzgaļi. Oakley'am maiņas uzgaļi 2 gabali principā sākās no 10 eiro, krūtākie, jaunākie uzgaļi ir 16 eiro. Philips Sonicare mums ir 2 uzgaļi sākas no principā 18 eiro. Tad tur aiziet līdz pat 40 eiro, kur ir paši jaunākie, krūtākie uzgalīši, kas ir all-in-one 4-paka. Un tad ir visi feature un atribūti. Vai to visu vajag, tas ir cits jautājums. Pieņemsim, kur šeit Oakley'am ir tāds modelis X-Lite, 19 eiro viena pati maksā. Tur jau ir ekrāns, un ekrānā pēc zobu tīrīšanas viņi jau iezīmē žokli, un sarkanā krāsā parāda tās zonas, ko viņi uzskata, kas nav pienācīgi labi iztīrīts. Viņai ir pat taisno USB-C lādēšanas ports apakšā, uzlādēt tieši tāpēc kā mobilo telefonu, un ir viena maiņas galviņa un uzlādes kabels, un attiecīgi varam uzreiz tīrīt. Šai birstē mums tagad ir arī komplekta variācija, kurā mums klāt ir gan ceļojuma maciņš, gan zobdiegs kociņos, gan arī statīvs, ko var pielīmēt pie sienas, lai tā zobbirsta varētu smuki nolikt. Komplektu var atrast mūsu internetu veiklā zem sadaļas akcijas.